jau citā rītā. Ļoti. Vai ne? Ļoti. Viršiem būs super garšīga desiņa. Visi sveicināti kolēģi, dzinēji kolēģi, mednieki. Būs mednieku klubs, 1. novembris, Maucam. Pagājušreiz bija, aizpagājušreiz bija, kā būs šoreiz, braucam, skatīsim. Protams, paķeram viršu kafiju. Tā nav reklāma, vienkārši garšīga kafija. Pielabojuši. 9. Atkal es ieradies. Tā dziedātāja onkuls. Jā. Zinājās, pēc mundierīts. Kas notikās? Nē, nu kaut kā tas olisms ir jāpadara par kaut ko... Viņš gatavojas valsts špickismu. Pelcuzene. Nieki pūrs mednieku klubā. Es sveiks! Orgots kā nobļāvās, sen nav bļāvuši laikam. Cienījamie medību dalībnieki, draugi, kolēģi, domu biedri. Turu rokās šo sivēnā pakaļkāju kā apliecinājumu, kas notiek tik reti Latvijā starp mednieku klubiem. Šis ir apliecinājums tas, cik mēs labi sadzīvojam ar saviem kaimiņiem, un reku te puiši ir Jāni, divi Jāņi no mūsu kaimiņu kolektīva Senča. Un šobrīd mūsu attiecības ir tik augstā līmenī, tik laba draudzība, ka viņi dalās ar mums, ar medījumu un nomedīja uz gaidi, un viss ir tik daudz, ka viņi atnes arī mums, atnesa caur Ingurdu. Viņš ir viņa pilnvarotais ārkārtējais vēstnieks tajā kolektīvā. Tad viņi atnes mums sivētiņu, mums atliek tikai nožāvēt un visiem kopā priecāties, tā kā pirmais tosts kolēģi. Tas tiešām nav tik bieži, jūs piekritīsiet Latvijas mednieku kolektīvos, ka tik labas attiecības, jo visi esam beidzot sapratuši, ka miers ir tas, kas baro, bet nemieris postu nes. Tur man jāaiziet, jā? Jā. Jāaiziet augšā pie čūņa. Mums ir apciemoši garām šāvēju kluba kaimiņi. Mēs viņu neaizmirstīsim, kā viņš šāva garām. Tas ir garām šāvēju kluba priekšnieks. Mēs atceramies, kā tu šautu vai garām šāvi. Mēs šodien vērosim tevi ļoti. Šodien mēs gaisā nešausim, mēs šausim. Nu, cerams uz pīlēm, kad neiesim. Vaņa. Tas jau sēni. Garais. Cik viņš ir garš, tas ir pizdiets vienkārši. Nu, čau. Dakter. Francūzis. Bonjour, monsieur, bonjour. Dārgākā ieroča īpašnieks ir šis kungs, ja? Tas ir Salmiņš jaunākais. Pirmais masts ragana, uzreiz šauj par raganu. Es nezinu, kāpēc šoreiz atkal ragana. Bet maucam uz raganu. Iesim tāpat kā pagājušreiz, pretējā virzienā. Jā, sunīšu šodien ir diezgan daudz līdz, iespējams, kad šodien veiksies arī. Bušikam atslēgs. Tu viņš bušikam mājas pazaudēja. Mamma atņēma patiesībā. Mammīt atņēma viņam atslēgties. Nē, dēliņ, nevajag bušiku laust. Nevajag, lai pastāv mājās šodien. Bļāvējs suns ogle. Nu tā, bļauj. Vēl nekas nav sācies, viņi jau bļauj. Tas paliek mazāk un mežs tiek skaidrāk pārredzams. Un iespējams tāda arī dzīvnieks sāk kustību. Kustība mums tagad jāizbrien caur šito te visu caur. Tā pļāpāja, es pļāpājos. Klausīsimies. Suns kaut ko turēja. Kaut ko paķēris un sanī galā. Pakreis. Jā. Ņem. Vitamīniņi. Nu ir cūkas. Paskat kāda kulta vieta. Un ejiņas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tātad viņas viss nāk uz šejieni papeldēties, tā teikt, jā.
Viņas te ir, bet kāpēc viņas nav? Nezinu. Nu labi, mēs jau esam pat pusē mastā neesam. Tā jau redzēs, kas tur būs, nebūs. Gaidām. Gaidām skaņu šāvienu. Kas tur te? Nu, ko ejot pa mežu, kā mēs atrodam gailenīšu kulta vietas. Bo tieši tā, tāds aiz manis uzkalniņš foršs. Nereāli, pilns ar gailnēm. Atzīmēšu vietu un braukšu uz šeit pakaļ gailnēm. Nevis meklēt gailnēm, bet pakaļ gailnēm. Jo viņas te bija daudz, jā. Un tieši tāds uzkalniņš. Jā. Kaut kādas peripētīs notiek par rāciju. Man nav rācijas, bet tur asins šķīst. Rauru rīkli, būs ērtāk. Dzirdēja, rauru rīkli. Īgi noskaņās, grib griezt un plēst. Kaut kur to slimo cūku laikam atrada, jā? Ne? Šāvienu nebija. Rīkli pārgriez rīkli un nemocās. Rīklu griezējs. Tā kā šēriet meklēt nākošo. Labi, kaut ko tomēr viņi tur ir dabūjuši. Nē, tas ir Toms, kas tur, vai kas tur griež? Kas tur griež? Nevar būt tas slimais, viens pats. Es ar tā domāju. Tas slimais. Toms griezējs. Tā ir, ka busiku nepaņem līdzi, tā uzreiz pieredz. Kā normāls cilvēks kļūst par slepkavu ar nazi. Tas ir kaut kas briesmīgs. Kā viņš to, es to nekad nevarētu. Es vienkārši nevaru. Bet kā viņš to varēja, es nezinu. Man vēl vajag izsvērēties, jā. Maziņš cūciņš, jā. Nu tiešām maziņš, jā. Nu, maziņš, jā. Nu kā tas viss tur sanāca? Vai ne? Rokas trīts. Vai ne? Tā ir pirmās reizes. Nav Tā ir, jā. Nu, tu gāji, satiki, ko, kā tu? Šēra viņu egļu puduriņā turēja. Jā. Es no sākuma tur rukšķēju, es no sākuma biju nenormāli pārbies, es domāju, kaut kas liels. Es jau nāzi jau biju izvilcis jau pirms 10 metriem. Un tad, jā, pagāju, skatos maziņš. Tad, ko es piegāju klātais čupras paņēju? Bet viņš neskie prom, ne par Nē, neko, šēru turēja. Mēs ar šēru vienkārši malāts. Labākais suns pasaulē. Mēs jau otro dzīvnieku kopā esam nomedījuši. Es domāju, ka tas ir tas slimais. Nu, nezinu, ļoti apaļīgs, smuks. Nav jau viņam Cerēsim, ka viņam nav mērs, nu. Nu, jā, bet paši saprotiet, kad, jā, ka varbūt arī iet, kad viens vērs, kas tur bija, nāca uz Barotavu, ka viņš tāds ļoti gauz bija, un iespējams, ka tas ir tāds. Nu, ja pār plecam vajadzēja vispār viens pārmet un aiziet. Jā. Nu jā, nu tālūk notiek dzinēju medībās, kad dzinējs dabon suns tur un dzinējs dabon piedurt ar nazi, jā. Es to nevarētu izdarīt. Es to nevaru izdarīt, jā. Labi. Es nezinu, bet varbūt man tikko likās, ka ir šāviens. Nu ko, mazs beidzies. 3 kilometri ir nostaigāti. Viena meža cūciņa maziņa ar nazi piedurta. Man liekas, tā ir tā slimā, kas tur. Mēs gājām uz gaidu pakaļ viņai ar priekšnieku un, nu, ko lai saka, slimības tas nav forši. Tā kā, jā. Labāk, lai zvēri veseli, jā. Ups! Oj! Reku, tavs priekšnieks tur ir, vēl. Garais ir savācot to cilvēku? Vilnis tika pie jauna šmiluksa. Nav viņa te vīnas viņam. Pietrūkst te tādas aparāta. Tādēļ Ukraiņiem, ja? Dzīvs vēl? Karo vēl? Es apkārt vēl biju, dronu vienībai bija. Pārkrāsoši melnu biju un salikuši droninieku šitie brauci. Viss cieņ. Vilnis. Tu pie gaisa turēsies? Jā. Jā, tu teici, ka pārdēl. Džips kastē arī ir droši. Labāk nekā piekabē, starp citu, jā. Vienalga. Ja dūrēs. Killers. Maucu. Tā sajūta ir, jā. Nu, es to nevarētu, jā.
Kaimiņu dāsnais stiepnes. Garšīga cūts. Kājiņa. Jā. Ņem. Šāvēja dūrēja soli uz priekšu. Netipiski no dzinējs mums šoreiz ir galvenais vaininieks. Nu ko? Kā tu tik pie savu pirmā siventiņa? Nu kā, suns rei. Esot jāiet pie suņa, nu es eju, jā. Nu, tur tāds egļu pudurs es jau neredzu tur sīvā, es tik dzirdu, ka rukšķi. Nu, man bailes, protams, es jau pārmīs esmu. Tad pagāju no otras puses, redzu, ka maziņš. Nu, ja maziņš, tad man nav vairs tik ļoti bailes. Nu, ej klāt. Šēr tur aiz rīkls. Un es piegāju, tā pacēlu ar visu šēru. Ko darīt? Nu, ko es? To nāc duru iekšā. Kaulu neatdūrās, smuk tur gar kaklu kaut kā mēģināt. Varām visi pa kreiso pusi un te galā jūs iznāksiet ārā uz šito te ceļu. Šitādā veidā. Tā mašīna nemaz var neņemt, mēs varēsim kājumā tā šeit apē. Nu nē, Tev jāciek līdz dzelzceļam. Līdz dzelzceļam jābrauc, jā. Bet nu pēc iespējas... 2 stundas pēc pirms 2 stundas, tas ir skatos skrien, tā kā liela. Ierots jauns. Soma izskatās, tev jauns ierocis izskatās, vai ne? Jā. Ir jauns? Īžiņš? Pilnīgi jauns. Nopietni, jā? Un Soma izskatās jauns. 1960. gada, pilnīgi jauns. Pilnīgi jauns. Pulcinieks maksāja, tagad pie jau pie 700 maksāja. Ierocis jau pats nešauj. Tieši tā, ja viņi vajag trāpīt vēl. Tātad Salmiņ, tu te baigi, jā, nešiko. Jā, nu ko? Kaulu nav. Es dzirdēju tikko kaut kāda no labās puses skaņa un kaut kas aizskrēja uz vilni. Un vilnis jau tikko pirmo šāvienu izdarīja. Vilnis jau otru šāvienu izdarīja. Nu Vilni, pa ko tu tur šauji? Nu labi, tad gaidām ziņas. Nu tad gaidām ziņas, ko viņš tur. Potenciāla vieta. O tagad būs. Tur ir tāda zāle priekšā. Un potenciāla vieta, kur zvēri guļ. Tā kā tā jaunaudzē, nu tā, nekas īpašs. Bet to tagad īsti. Jā, tā bija, šitien te tieši arī bija priekšā. Jā, Kristiņš arī atcerās, jā, ka mēs te pacēlām briežus, jā. Vajag daudz briežu, tas man kaitē. Un zinekļi tika pa sevi visu laiku. Nu, tagad Vilni nevar saprast, pa ko tu šauji. Tu šauji vai tu vienkārši biedē? Nu, teiksim, ka šauji. Pagaidām šauji. Tad jau dzirdēsim. Būs kaut. Tā bija stirnas guļa. Es tikko viņu satiku, viņa paskaja man garā. Redzētas stirnas ir. Cūkas brieži nav. Nezinu. Kaut kā švakūckis te ir ar zvēriem. Nezinu, kur. Vakarā pa nakti te mēs braucām, skatījāmies kamerā pa pilnu. Kur viņi pa dienu slēpjās, vispār nav skaidrs. Bet nu šis bija blīvi izdzīts mešs, jā. Blīvi izdzīts mešs. Aiziet. Birznieks, masts birznieks. Arī nav slikts masts tāds. Potenciāls ir vienmēr. Bet skatīsimies, kā tur būs.
Masta sākumā jau beigtas cūkas atrast 3 gabalus kopā. Mēris, tas nav labi. Tas nav labi. Ai. Tieši no elektrolīnijas praktiski kaut kādi 20 metri zem pirmās eglības un apakšā ir tādiem bērnu pudurtādi. Ļoti žēl. 3 beigtas meža cūkas, ja. Mēris. Nav forši. Enerģija pie ozolām. Ai! Žēl. Tas tā bēdīgi, jā. Priekšnieks saka, varētu būt 2 briedīši kaut kur pa kreisi ārā. Aivar, uz tevi kaut ko cens suņa ārā. O, Aivar, skaties, esi vērīgs, nešauj garām. Vienīgais, ko es redzu, man dzenis priekšā lido. Jā. Gaidam šāvienus. 2 stirnas pa kreisi. Pūrē bez pūras ābolīšiem, nu nekādīgi. Un garšīgi. 3 šāvieni. Viņi kaut ko zvetē. 3 šāvieni. Nu, klausamies, kas tur būs. 4. 5, 6. Tieši pa to galu izgājis. Piedod mums mūsu garām šaušanu. Kā arī mēs piedodam visiem garām šāvējiem. Paldies Zandim, 6 šāvieni un 1 briežu teļs. Ja to briedu vēl pie palīgā, vai jūs tiksiet galā? Mazs bija veiksmīgs, kā dzirdat, briedis ir nomedīts. Bija 7 šāvieni, vai šauja pa 1 briedi, to mēs uzzināsim pēc tam vēlāk. Bet fakts tāds, kad bija veiksmīgi. Atrada 3 beigtas meža cūkas, mēris, diemžēl, neko, koordināts tiks paņemts un uzziņots pārtiks veterināriem dienestam, tātad PVD. Kas tālāk būs? Nu, droši vien brauks un savāks. Vai paši mednieki, vai arī es nezinu, kā tas process īstenībā neesmu interesējies par to, bet ja vajag painteresēšos. Jā, nu pavisam nav jau nekas tāds. Bet tāds rudais, jā. Rudais, jā. Domāju, ka viņš ir pie abeļdās, pie tās mājas. Laiciņš labs. Pilnīgi saulīgs spīdē. Liekas, kas tai zālē varētu būt, bet ir skaistas cidonijas. Nu tā. Pūrē ir ne tikai āboļi, bet ir arī cidonijas. Un viss kaut kas ir. Braucat uz pūri, tur pie veikala ir veikaliņi, ko var nopirkt gan āboļus, gan cidonijas, gan jau sūkas arī. Nav viena. Trauku mazgātāji! Tos jau pie poda nolieki, tur viņiem būs jāšauj. Viņi sagribējās izlaist. Aizbraucam otrdien uz Ventspils medībām. Šauja kaut kas. Zvan ziņķņai, prasa, kas te šāva? 3 reizes var minēt salmi. Tos taču ar uz poda sēdināt. Tas jūt klīni. Nā, kurš tas šāva pirmais, kas tur bija? Jā, katrs tai galā iznāk, pie tās pirmās višas. Es jau aiz otrā. Tu biji Puskalnā, jā? Jā, nu tā viņš zina, jau arī bija ārā. Kalnā viņš bija, ko viņš melo? Sāka rikšot tā kā slīp tā. Zāmas man nekas. Līdz jārušā. Uzšauj. Tā to zāmas ar galvas. Un te redz, es to kalniņu tā kā pusrumpu sinu, tad es vēl varu. Jā. Tad tu pamodies, jā? Jā, telefonu kabatā. Arī uzšā 7 reizes šāvāt. Pātrim uzšā, jā? Viņš galvā bija, bet... Nē, es tev visu pa leju, tur ir pus redzi, pus neredzi. Jā, korpus priekšā ņēma, bet...
dabūji, jā? Jā. Nu, malas, apsēt. Pasēja pa mežiem, Garām šāvēja kluba priekšnieks arī te rekur braukā tagad. O, pa krūmiem man izmetīs, davai. Pats savu mašīnu apskapē. Oi, šitās lauka. Šitās krāpēja savu lepno Mitsubishi. O, kā te spoladams. Nu, kā tev un tev jau riebas baigi labāk izskatījās. Nav labas, jā? Izskatījās traktoriem. Pāne, tu gribi būt šotiet? Pagaid, tu tikai uz otru galvenais negriez. Tu ne, uz šito negriez. Uzmanīt akmeņu kaut kādu. Salauzīsi džipu, pizdets būs. Saskrāpēja. Stirnas ir, citu zvēru nav. Nav citu zvēru, nav šāvienu. Nu, ko lai saka? Nu, šodien tāda diena. Saule iet uz rietu lēnām. Un drīz, un nedrīz. Pēdējais vasts un āmen. Tā kā vēl ejam, vēl iespēja ir. Bet vienkārši forši pasteigt šodien sanāca, jā. Nav slikti, laiciņš labs. Ejiet uz mežu, ejiet dzinējumniecībās. Ar pievienoto vērtību pasteigs būs. Bet nešauj tad, kad mēs redzam. Jā. Tūlīt būs. Viņš vienkārši gaida pareizo momentu. Tēmē? Tēmē, jā. Visi Aleksandri nebūs, jā? Ai, Labi. sačakarēja vidī. Nu nekas, bet mēs redzējām. Garšīgais uz aizmugurs tev uz bringu. Metās, Nebūtu šā. biedis metās, kas tagad būs? Lai tur rokāt līdz. Kā visi bļauj, kad sadzirdējuši briedi. Pēdējais mazs, nu būs vai nebūs? Tas ir tas jautājums. Biji, tu biji, neot biji. Un uz muti rodvaro. Ujo, mednieks priekšā. Labi, klausamies. Būs, nebūs. Aizgāju to arī tagad. Šāviens. Ei! Cerams, ka trāpīja. Ir vai nav? Jā! Vai var stāvēt tur uz vidu? Uhu! Priekšniekam liekam laiciņu par tādu darbiņu. Malac, Aivārs, ar vienu, nevis 7, bet ar vienu. Salmiņi mācāties. Pamatīs to briedu, vai ne? Uz mūsu. Kurš? Stāvat. Kas tur ir? Vēl iet tie brieži. Jā, iet, viņi nāk uz mums tā, kad tu redzam, un mēs, kur mēs stāvam. Alessandra, esi gatavībā uz mūsu pusi brieži nāk. Divu pusmetru no manīm maita piecēlās un sāk skriet. Kurš? Pa kreisi. Nu tepat lejā. Nu, kur tev palika? Pēc nebļauj vairāk. Iespējams, ka viņi mums priekšā tur pie grāvīša lejā. Es nezinu, tu tās paiesim uz viņiem pretī. O! Priekšnieks zvetē. Te patā, tā kā mocītos ejam. Gatavo nazi, Tomi, būs jāgriež. Stop. Brieži iet čupām. Uz kuru pusi iet? Nu te patās, es paietu.
Jā. Jūs dzirdat? Action, vienkārši action. Koda man visur viņš šaus. Nu kaut kas te patās lejā. Es domāju, ka briedz. Jā, tas izrādās Fives te lēnām. Nē, nu Fives, nu tas gan baigais akrabās. Nu, karoči, labi, viss kārtībā. Tas bija Fives, kas tur krakšķē visu laiku. Un maldināja mūs. Toms novērtēja Salmiņa ģimenes pienesumu dzinēju medībām un ļoti priecājās par to, jā. Jā. Un paldies misteriem Francūzim un misteram Biezajam. Viss mums ir sagājies, jā. Šodien pēdējā mastā. Viss baigi skaisti. To jau beigās 3-3, jā. Nu, ko jauni notikumi pavērsieni, kaut kur ir labs trāpījums. Jolanta Dūda aizgāja vaņas sunim pa pēdu. Jā! Tātad sunīši sāk meklēt briedī. Tūlītās. Nē, nopietni. Jā. Pašā tālākajā pozīcijā pēc. Es būšu sūdīgs vilcējs. Man nedrīkst vilkt, man izkritīs. Trīsgadnieks. Man nedrīkst vilkt, man izkritīs kaut kas. Nu tad uzsā augšā, lai pats lai valkās ārā. Garas dienas, nu baigi negribās vilkt to briedi patiesībā. Un jau visi dzinēji jau piekusuši. Jā, nu neko darīt. Jāvelk ir, jā. Jāvelk ir. Ejam. Striķis ir. Jāiet vilkt. Nebūs viegli, bet kas jādara, jādara. Desas mums garšo. Neko darīt. Ja garšo, tad jāiet, jāstrādā. Katrs izdara savu darbu. Nu kā te piesies, kā vilks autās. Nu būs darbs. Vienu vai ar diviem? Divs jautājums. Divs. Viens ir, tad vēl vienu vajag. Pa priekšu. Divi pa priekšu un pārējai pie muguras. Paņem rokā un galvenais. Būs labi. Un tie vadošie var pamainīties visu. Mierīgi lēnām reku te pa to koridoru. Te jau pusceļš jau ir tā kā... Jā, labāk paukšā. Arī nācās ragi. Viegli. Paldies viņam. Zinējām būt. Jā, šodien. Un medības beidzās ar šāvienu, pēc tam sākās smags un netīrs darbs. Salgāņā priekšē. Medības sākas pēc šāvienu. Jā. Nu ko, paldies zinējiem. Paldies medniekiem. Paldies priekšniekam par tēmīgu šāvienu. Paldies priekšnieku, tu malacis, mēs tev novērtējam augstu. Vīri. 1, 2, 3, op! Jo, kāds zvērs liels. Nelamājieties, ko tu? Galvenais, ka Sents darbojās un visi kaimiņu kolektīvs, galvenais, ka viņš pieliek roku un kaut ko dara, jo viņš tomēr mūsu kolektīvā. Ko viņš atbrauc, ka neko nedarīt, vai ne? Nebūkšu, es domāju. Kaut ko ātri, jo man jādeļņos tas vēl. Davai, pagaidām. Tā bija epopeja ar to, ka jau gatavojamies sūdzēt tiesā Garminu. Dibenā trāpīja. Nu, tas bija apzināti, lai viņu apturētu. Tas bija apzināti, lai... Jo galvenais ir izbeigt mocības un tā teikt, jo mocījās ilgi, ja tas nebūtu izdarīts. Kur te pirmo reizi trāpīja? Pirmais ir šeit, pa zem, šitien te, smuks caurmiņš. Sārā labākais suns pasaulē. Video, kā es viņu dabūju. Un tāpēc arī bija dikti daudz to asiņu, jo te ir sanāk, kur... Jā, man ir garš striks, ka var aptīt un var divi. Bļurba, tas ir pēc pat esmeņiem. Nenormāli. Jā, šitā bija kaut kāda daudzbērnu māte. Nu, bet šitā vispār, man liekas, maziņā, bērnā got viņā. Varbūt esmeņcama. Varbūt Ukraina. Nu, karoči, ir atrasts un viss notiekās. Pār pa ceļu.
Es no izcirtu mārā, pats arī kriks pārpa ceļu mežā iekšā. Es pārējais veļēju, skatos, un nav. Apsājos klausos dzirdu. Ko šodien latnāks rezultāts? Šodien latnāks rezultāts. Nevajag. Bet kaut kam jau jālielās ir. Nu, ko jums teikt? Jūs paši redzat, viss kārtībā. Šodien veiksmīgi. Paldies, un tiekamies, kad tiekamies. Nu, ko es varu pateikt? Nu, forši šitās pēdējais masas atspēkoja visu dienu, ko mēs staigājām un meklējām, kur ir zvēri. Visi zvēri bija šajā mastā. Medniekiem paldies dzinējiem, dzinēja malači, šodien izturēja visus brikšņus un tā. Nu, ko, kolēģi, ne kaulu, kolēģi. Un tiekamies nākošajās dzinēja medībās, kas būs pēc 2 nedēļām. Kad būs filma, nezinu, kad sanāks laiciņš, tad kaut ko sadiktēšu. Tā kā priecājamies un tiekamies mežos. Šauj garām. Vispār labāk nešauj, ja tu šauj garām. Tālāk.